Mani sauc Inga Pizāne, un esmu dzejniece. Un šodien pastāstīšu par kaklarotu, ko vēlos uzdāvināt Rakstniecības un mūzikas muzejam. Un tā sastāv no 2 rokas pulksteņiem. Viens ir ejošs un otrs neejošs. Un kāpēc rokas pulksteņi, kāpēc uz kakla? Daudz to man jautā. Jā, man dažreiz ir tā, kas arī valkā aiz rokas, tad man parasti ir vairāki rokas pulksteņi, bet vienā brīdī es sapratu, ka es vēlos savu kaklarotu, un izrādās, ka tas ir pavisam vienkārši. Jāsasprādzē kopā vairāki pulksteņi, un tas stāsts ir par laiku. Jā, man laiks ir dzejā ļoti svarīgs temats. Un arī uz viena no šiem pulksteņiem ir Rainis peltkostīmā, ko kādreiz ražoja Art Teres, latviešu dizaineri. Un laiks ir apstājies vai laiks iet, un dzejnieks, manuprāt, ir tas cilvēks, kurš mēģina fiksēt savu laiku un veidot attiecības ar savu laiku, pastāstīt citiem, kā veidojas viņa attiecības ar laiku, un kaut kādā ziņā atstāja laika liecības, savā dzejā. Un vēl, kas man ļoti svarīgs ir attiecībās ar laiku, ka man patīk teikt, ka man ir laiks, un ka dzejniekiem ir laiks. Man šķiet, ka varbūt kaut kādā ziņā tas atšķir dzejniekus no tiem cilvēkiem, kuri varbūt saka, ka nav laika. Man liekas, ja nav laika, tad nevar būt dzejnieks, jo dzejniekam vajag visu laiku iet un apstāties. Un, lai apstātos, vajag laiku, lai pamanītu, ieraudzītu un pastāstītu. Kas tad ir tas, ko tu ieraudzīji, kad apstājies? Jā, nav viegli varbūt pastāstīt, kā tieši mainās laiks, vai kā es varu pateikt, ka tieši šis ir laiks, kurā es dzīvoju. No vienas puses, bet no otras ir daudz lietu vai parādību, kas raksturo mūsu laiku, un varbūt viena no tām ir tieši steiga, un tieši ātrais laika ritējums, un kādam tik un tā jāfiksē tas ātrais laika ritējums, piemēram, dzejolī. Jā. Man ir arī daudzos dzejoļos pieminēts laiks, piemēram, pa kuru laiku man pienāca klāt šie gadi, šie cilvēki, pa kuru laiku no manis aizgāja prom. Un jā, man ir svarīgi tā kā pastāstīt, ka es arī jūtos tā, ka mūsdienās laiks tik ātri iet, un tieši tāpēc varbūt ir tie apstāšanās mirkļi, kā lai citi pēc tam zina, kā mums būs tur ir gājis. Lai gan no otras puses es dažreiz domāju par to, ka katrā laikā cilvēki domā, ka laiks iet ļoti ātri. Es nezinu, man ir tāda sajūta, ka arī, piemēram, Klāvs Elsbergs ļoti bieži runāja par to, ka viņa laiks ir automātiskas durvis, neviens lai tām nepiespiežas, un tad es domāju, viņa laikā jau ātri laiks gāja, bet tad ko teikt mums? Un patiesībā šīs pretrunas arī ir tas, kas man interesē, un par to es arī gribētu arī citiem likt aizdomāties, kā tad ir mūsu laikos, vai laiks iet ātri vai lēni, un no kā tas ir atkarīgs. Cik bieži cilvēki ir gatavi par to padomāt. Tagad ir septembris, dzejas dienu laiks, un man tas ir mīļākais vispār gada laiks, un laiks, kad var vairāk pievērsties dzejai, ne tikai paši dzejnieki, bet arī tā ir iespēja cilvēkiem atnākt uz dzejas lasījumiem, paklausīties dzejniekus dzīvajā un parunāt par laiku un citām lietām klātienē, kas arī man šķiet ļoti svarīgi. Tieši saglabāt to tradīciju, satikties lasītājiem un dzejniekiem un veidot sarunu.
Un tā saruna visticamāk aizved vēl līdz nākamajiem dzejoļiem un nākamajām refleksijām. Kāda ir tā satikšanās, kas cilvēkiem ir svarīgs, un arī paklausīties savus kolēģus, kā viņi šo laiku ir fiksējuši. Jā, un runājot par šiem pulksteņiem, varbūt kā radošuma simboliku, jo, ja es tos uzliktu uz rokas, tie būtu vienkārši rokas pulksteņi, bet tas, ka es uzlieku uz kakla, manuprāt, ir kaut kādā ziņā tas radošuma simbols. Un es neteiktu, ka ir ļoti viegli būt radošam mūsdienās, jo savā ziņā šķiet, ka viss jau ir bijis, bet tad atkal, kas ir radošums? Nu, tas ir visa esošā jaunas kombinācijas savā ziņā. Tu vienkārši paņem priekšmetu vai vārdu vai parādību un ieliec to kaut kādā citā, vai nu vietā, vai citā kontekstā, vai jā, tā vietā, lai likt uz rokas, uzliec uz kakla. Un tad to cilvēku noteikti pamanīs, un būs lielāka iespēja, ka cilvēki to pamanīs, tad, ja tā būs kaut kāda jauna kombinācija, jauns redzējums, jā, un tas, laikam, ir radošums man. Un es tā vismaz ceru, jā, ka dažreiz izdodas notvert to radošuma sajūtu. Un, protams, ka apakšā ir jābūt kaut kādam stāstam, jā, un man liekas, radošums ir par to, ka tu par katru sīkāko lietu vari izstāstīt stāstu. Jā, tā kā es varētu atnest arī, piemēram, sarkanu balonu. Un kas ir sarkans balons? Būtībā nekas, bet ja es atnestu to balonu un pateiktu, ka man draugs atsūtīja zīmējuma, kurā ir sarkans balons un uzrakstīts Inga lido prom. Piemēram, tas ir tāds strīda simbols, ka, nezinu, varbūt tā kā uz kaut kādas šķiršanās robežas ir tās pārdomas, un tad es domāju, sarkans balons, tātad tas balons esmu es. Varbūt man var atvest sarkano balonu, es tur nofotografēšos, un tas būs mans portrets ar sevi, ar to lidojošo Ingu. Tā kā kaut kādā ziņā man patīk veidot tos stāstus arī par ikdienišķām lietām. Un tāpēc varbūt es nolēmu tieši atnest kādu priekšmetu, ko es no vienas puses ikdienā valkāju, es uzvelku neju sabiedrībā, un otras puses, jā, te ir apstājies laiks, ejošs laiks, un kaut kādā ziņā tas ierobežotais laiks, kas mums ir, lai izstāstītu savus stāstus. Jā, tas ir tas, ko šī rota man simbolizē.